Šodien es esmu atnākusi pie Tritoniem, konkrētāk pie Naura un Krišjāņa. Cik sen jau tu māki tādus brīnumus, kā zīmēt 3D un grafiku? Iesācēja kļūda, kad visi saka, ka jāzīmē 3D. Bet neviens jau nezīmē, visi modelē. Viss sākās pavisam vienkārši, ka mēs paņēmām puiši kameras un vienkārši filmējām. Un tad mēģinājām kaut ko likt kopā. Un, protams, lai likt kaut ko kopā, vajadzēja iemācīties kaut ko vairāk, kā vienkārši filmēt un nospēlēt televizoru. Nu, nācās mācīties dažādas programmas, kurās apstrādāt un montēt video. Ar to viss arī lēnām sākās. Un tad jau viss kļuva advancētāks un vairāk arī iemācījāmies. Un kamēr beigās nokļuva Rīgā un iekārtojos te tādā siltā, mājīgā vietiņā. Nauri, kas ir tieši tavā stiprā puse tajā visā procesā? Kas ir tas, ko parasti uztic tev darīt? Latvijā, pat cik mums šī industrija salīdzinoši maza, tad mums nav tā kā ārzemēs, kad ir viens cilvēks, kas atbild par modelēšanu, viens cilvēks atbild par, piemēram, krāsām, krāsošanu, viens atbild par zīmēšanu. Mums ir tā lieta tāda, ka katram cilvēkam praktiski jāmāk ir viss. Un tad mēs kļūstam diezgan universāli, jo mēs apmēram no visa padrusciņai paņemam un iemācamies un darbojamies. Tā kā grūti sevi nodalīt kaut kādā vienā sfērā. Savukārt, Krišjāni, kas ir tavs stiprā puse? Cik es saprotu, tad Nauris nodarbojas ar mazliet citām lietām? Zīmētā 2D animācija, tad arī stop motion, smilšu animācija. Tagad pēdējā laikā tāda lieta, ar ko aizraujos. Tas ir vienkārši, kad visu dienu sēd un spēlējies ar smiltīm. Ir galds, no kur apakš spīd gaisma, augšā kamera, un pa kadram veido animācijas filmas. To mājas apstākļos arī var jebkurš uztaisīt, vajag tikai kameriem, fotoaparātu un vēlēšanos. Un tas arī viss. Tu pirms tam runāji par to, ka tu taisi 2,5D un 3D modelēšanu. Kāda ir atšķirība? Iedomājamies plakans, piemēram, kartiņas, kas ir divas dimensijas viņām ir. Bet viņas var tikt izkārtots 3D telpā. Līdz ar to viņš nav, piemēram, ja kubiks, tad kubiks šī 2,5D ir uzzīmēts. Kā lai saka, tu viņam neapbrauks apkārt uz visām 4 pusēm. Katrā ziņā, 2,5 ir ļoti liels acu apmāns, teiksim tā. Latvijā gan ir mazāk 3D nekā 2D, teiksim tā. Jo 3D ir dārgāks, un tāpēc arī specifiskāks un, man liekas, mazāk cilvēki arī, kas ap to ņemās un kas saprot. Nauris man te kaut ko fonā pačukstēja par kaut kādu jūsu filmiņu. Vai tu, Krišjāni, varētu pastāstīt kaut ko sīkāk? Mēs ar Nauri tagad sākām taisīt filmu, animācijas 3D un arī ar 2D animāciju iekšā. Kas pats svarīgākais un arī visvairāk laika paņem ir izdomāt labu scenāriju. Jo bez labas idejas tu vari vienalga ieguldīt kādus resursus, cik daudz darba, tad tur nekā nesanāks tāpat. Tā ir sīki, ko negribu stāstīt, bet tur ir pie vainas viens dzejolis, un kas notiksies, kas tik tur nenotiksies. Kāds notiek, piemēram, ja mēs šī brīdī taisīt, piemēram, māju no nulles, mēs ņemam un, piemēram, uztaisām kubu. Lūk, mums ir kubs. Mēs izdomājam, taisam viņu kaut kādā amerikāņu stilā. Jā. Viss sākās šī gadījumā kubu, kā kurā situācijā vajag ko. Mēs sākām no kubu. Uztaisam reliefu, kaut kādas logu vietas. Galvenais, lai tā māja nav vienmuļa tāda. Kādās programmās tu veido šos te 3D modeļus un grafiku? Sākumā jau vajadzētu iemācīties pašus pamatus. Man liekas, viens no pamatiem tas ir Photoshops. Photoshops, man liekas, ir visā daļa no Photoshop. Tad atkal seko nākamā, kas ir montāžas programma, kas ir
Adobe Premiere. Tad nākamā ir, kas ir kā kompozīcijas programma, kur visu liek kopā. Tie ir Adobe After Effects. Un tad nāk smagā artilērija saucamā, kas ir 3D. Nu, tad var izvēlēties, jo tās programmas ir ļoti daudz un kā kuram gaumi tie paši vējuši tikai citā kulītē. Jā. Vai nu Maya, vai 3D Max, vai Cinema 4D, vai Blender, nu vienalga. Ļoti daudz dažādi ir. Un, protams, šausmīgi daudz dažādas papildu programmas. Krišā vēl ir liela animācijas kastes, veseli 2 animācijas kastes, jā, ar lampām. To māju, teiksim, ir grūti apgūt, ja tu gribi to pats darīt. Tev, piemēram, tu gāji kaut kādā skolā, kur tev to iemācīja, vai tu pats tā kā visu iemanījies? Man gadījās tā, ka jau man bija mērķis tā kā nosprausts, es jau zināju, ko es apmēram gribu. Un tad es atnācu mācīties, un es biju tik priecīgs, tik laukā no vidusskolas, man likās tas tāds cietums un tā. Un tad es atnācu uz Rīgu un atkal ieju skolā un atkal konstatēju, ka ārprāts atkal tieši tas pats, kur es tiku izmuku, atkal sāks viss no jauna. Un priekš mūsu video nozars, tad Latvijā ir laikam, laikam diezgan bēdīga to visu situāciju, kad īsti apgūt šo profesiju pilnā apmērā nav iespējams. Tad mācāmies visi pašmācību ceļā un viens no otru mācāmies un ļoti darbs darītāji, jā, un ir ļoti daudz visādas video apmācības, tā kā, ja jums ir kabelis ar pietiekam ātrumu, tad var iemācīties ļoti labi. Un ja vēl vēlēšanās un gribēšana un meklēšana, tad jā, bez problēmām var apgūt pamats un pēc tam pārējais jau viss nāk pieredzi gaitā.